Ko no krēslas līdz rītausmai? Tāds ir mans projekta nosaukums, un projekta nosaukums nav tāpat vien, jo ar ko asociējas krēsla, kad sāk palikt tumšs, un rītausma atkal simbolizē to, kad ir jauna diena un ir jauns sākums. Bet kas ir pa vidu? Nu, tur manā gadījumā bija vienā brīdī pekle, melna tumsa, un es nezināju, ko darīt. Un tāpēc šis te projekts, es esmu sadalījis viņu 11 daļās, un tev būs iespēja noklausīties šīs te visas daļas, kur es padalīšos ar savu pieredzi, jo mans mērķis ir iedot tev vai kādam citam normālības sajūtu, ka tas, kas notiek ar tevi, notiek īstenībā arī ar citiem, jo mums cilvēkiem, ja mēs skatāmies uz otru cilvēku, ir kaut kādas lietas, kas mūs norezonē. Jā, ka man tā arī ir. Īstenībā, jā, tu tā saki, tad, ja tā padomā, es arī tāpat domāju. Un tas ir par to, un šajā gadījumā es stāstīšu par sevi. Tas nav, tu noteikti vari neatiecināt to uz sevi, bet es aicinu būt arī godīgam un arī paskatīties arī uz sevi un uzdot tos jautājumus, varbūt, kas tev norezonē to, ko es stāstīšu, vai tavā dzīvē nav jau kaut kas tāds pamanāms. Un šis projekts ir arī par ticību sev, jo tas ir pirmais, kas ir jāizdara, lai tu sāktu savu izaugsmes ceļu. Nu, lūk, es domāju, tad ķeramies pie pirmās daļas. Tad, kā tagad skatoties atpakaļ, es to saprotu, bet par pirmajām acīm redzamajām manām izdegšanas pazīmēm. Jā, man tad tajā laikā bija kaut kādi 28 gadi, un es atceros, tas bija kaut kāds 2015. gads, un es gāju pa lielveikalu, kā tagad es atceros, to nevar aizmirst. Un es jūtu, ka man vienkārši liekas, ka kāds iespar pa papēžiem. Un tā sajūta ir tāda, ka liekas, ka kāds ir aizmugurē un vienkārši ar kāju iedod. Bet es tā pagriežu galvu un saprotu, ka tur neviena nav. Un tad es tā nesapratu, kas tas tāds bija. Un tagad, atskatoties atpakaļ, es sapratu, ka tā bija mana nervu sistēma. 28 gados man acīm redzami parādījās tas, ka, vecīt, tu esi trauksmains. Un būtu jādara kaut kas lietas labā, bet tajā brīdī es neko tādu nesapratu. Un es domāju, ok, labi, varbūt ir jānomierinās, bet kā to izdarīt, es pat nezinu. Lūk, un man tas bija tāds pārsteigums, un es būtībā tikko izceps tāds vīrietis, vai ne? Tikko esmu nesen apprecējies pirms 2,5 gadiem, 3. Vīrs, tēvs, un jau otrais bērns ir piedzimis. Tajā pašā laikā arī es tikko biju darbu samainījis, jauna atbildība. Iegādājamies māju. Kaut kad vēlāk arī mašīnu samainījām. Un būtībā es sapratu, ka es esmu uzņēmies diezgan lielu atbildību un galvenais no visām pusēm. Darbs, māja, kas jāremontē, bērni mazi,
kuriem jāpievērš uzmanība. Sieva, kura audzina mazus bērnus, kamēr es strādāju, un es cenšos būt, labs visās jomās. Un es, kā tagad atceros, būdams pusaudzis, es pieņēmu lēmumu, sēžot uz gultas malas, ka es būšu perfekts tēvs un perfekts vīrs. Un tajā, tajā 28 gadu vecumā es šo epizodu neatceros. Es tikai viņu atceros, tad, kad es sāku strādāt apzināti ar sevi. Un zemapziņā šis te lēmums pieņemtais, viņš bija, un es neapzināti arī to centos sasniegt, šo te perfekciju. Un, mana tā pieeja bija tāda, ka es gribēju visu izdarīt, tuvu perfekcijai, un es gribēju būt gana labs visiem, un pat beigās es mazāk varēju būt tas labais tēls ģimenē, jo es vienkārši sapratu, ka es izdāļāju savu enerģiju citur, un man pietrūks kaut kādā ziņā tā enerģija esot mājās. Un es biju sev uzlicis tādu kā to slogu, ka es tagad močīju, kapāju ģimenes dēļ, un kaut kādā ziņā es aizmirsu par sevi. Jā, jo man likās, ka man konstanti jāpierāda sevi visās frontēs. Man bija grūti pateikt nē, jo man likās, ko par mani padomās. Un būtībā es par velti atdevu vienkārši savu enerģiju. Ok, rekur man enerģija, ņemiet. Cik jums vajag? Jums vēl vajag? Ok, es iedošu vēl. Un tas ir tas, ar ko es nemācēju vienkārši izdarīt, paturēt to enerģiju sev. Un pie tā visa atbildības sloga un pie tā perfekcionisma es saprotu, ka man ir enerģija, es varu dot, bet man nebija galvā jautājums, cik ilgi es tā varēšu izturēt. Man tas nebija tāds jautājums. Un es diezgan sēdēju daudz galvā. Respektīvi tā, man bija tā spēja tā kā sajust sevi, bet es tā kā sajūtu sevi, tā atgriežos pie tādām sirds sajūtām, bet man prāts pārņēma tāpat loģiskais prāts, un tu vienkārši vari padomāt pats vai pat pie sevis, vai tevi kādreiz sirds sajūtas ir pievīlušas? Un vai prāts tevi kādreiz ir pievīlis, ka tu izdomā loģiski un beigās izrādās bāc, vajadzēja klausīt pirmajai intuīcijai? Lūk, un es nespēju sev pateikt stop, tagad pietiek, vienkārši atvelc elpu. Es to nevarēju izdarīt. Un man likās, ka es visu laiku esmu norūpējies par kaut ko. Protams, bija smiekli, bija laimes asaras, bija kaut kādā ziņā arī dzīvesprieks, bet tas mans perfekcionisms un tas prāts, kas bija tā noslogots, tas tomēr pārņēma to laimes sajūtu un to dzīvesprieku tādā ziņā, ka es pēc tādiem augstumiem kā laimes sajūta, es diezgan ātri varēju noslīdēt lejā un sajusties negana labs un nevērtīgs. Un galvenais, ka tam nebija vispār nekāda pamata.
man nebija pamata uztraukties īstenībā tur, ka man tur varētu bezmaz vai atlaist, vai vēl nesko. Un, jā, un es pamanīju, tagad es pamanu to, ka tajā vecumā es diezgan varēju sēdēt tajā upura lomā, respektīvi, ka nu, es te nabadzīgs esmu noguris un lieciet mani mierā tur, vai to, ka, ja mēs sastrīdamies ar sievu, tad, bet es saku, bet kā es taču es daru visu, es eju strādāju, es te domāju par remontiem, es te nesu naudu mājās, un tur, nu, standarts vai ne, tāds. Un tas jau vien parādīja to, ka es nevarēju tikt ar sevi galā, un man gribējās sevi ielikt tajā upurī, ka es nabadzīgs. Bet man negribējās, lai mani tur baigi žēlo, un tas ir vēl viens stāvoklis, kas ir, nu, kad, jā, es gribu, lai man pažēlo, bet nenāciet man klāt. Nu, tas tā no vienas puses smieklīgi, bet tā ir realitāte. Un pieņemsim, attiecībās ar sievu, es saprotu, uh, ka ko man sieva arī bija īstenībā teikusi, nu, man nevajag tās dāvanas īstenībā, man vajag tikai, lai tu tur mani samīļo, vai tur pasaki labus vārdus, vai pieņemsim, vienalga, ko tu tur uzdāvini, bet ka tu uzdāvini ar domu un jēgu, vai vienkārši aizbraucam pastaigāties, vai ne? Bet es biju tik daudz galvā, kad nu, man tās sajūtas, es viņus biju kaut kā nobloķējis, un man tās kārtas bija uzaudzētas tā, ka, nu, lai es tiktu līdz tām sajūtām un saprastu, kas ar mani notiek, bija diezgan, nu, daudz tās kārtas, un tāpēc es arī nespēju līdz galam tā kā atvērt sevi, un es nezināju, kā to izdarīt. Un, un tas, ko es tam 28-gadīgajam čalim pajautātu, kas ir tas, ko tu vēlies? Bet atbildi godīgi, tiešām godīgi atbild tas, ko tu vēlies. Tu nedomā par ģimeni, atmet naudu, atmet tos visus remontus, atmet kaut kādus kašķus vai ne, bērnu emocijas, atmet visu lieko, tādā ziņā atmet fona troksni un padomā, ko tu vēlies. Un es zinu, kas atrastu atbildi, ko es vēlos, jo man tās sajūtas bija, un viņas tā kā nāca ārā, bet tad loģiskais prāts nāca iekšā. Un jā, un tas, ko es arī vēl ieteiktu tam 28-gadīgiem čalim, vienkārši apsēdies ar ģimeni, aprunājies, kas notiek pašreiz ar mani, kā sieva jūtās, kā bērni jūtās, un vai tiešām mums vajag, nezinu, to remontu tagad, vai tiešām mums vajag to mašīnu tagad, un vai tiešām, un ko mēs varam darīt tagad tādu, lai mēs paceltu sevi augstākās vibrācijās, tajā mīlestības frekvencē. Jā, un nu, tas ir par to, ka tas 28-gadīgais čalis, viņš nezināja, ko darīt. Un jā, tā kā ļoti, ļoti interesanti, un ja man būtu šāds padomu devējs, es nezinu, vai es būtu ieklausījies. Bet tam ir jābūt arī apzinātam lēmumam. Respektīvi, ka, ok, es saprotu, ka ir štruntīgi tagad, vajag kaut ko mainīt. Un ja ir tā sajūta, ka vajag kaut ko mainīt, un tu esi gatavs kaut ko mainīt, tad tas ir pozitīvi. Un tad grūti ir atskatīties atpakaļ un saprast, vai kaut kas mainītos, bet
bet, kad tu atrod to cilvēku, to uzticības personu, kam tu vari atklāties, jo dzīvot galvā, nu, tur notiek nenormālas lietas galvā, nu, paši zinat. Un, nu jā, un tas ir par to šajā pirmajā daļā. Tā kā nākošajā daļā es sev uzdodu jautājumu. Šādi visu dzīvi uz papīra es tā kā esmu laimīgs. Esmu laimīgs, bet, ok, gaidam nākošo daļu un tad jau tiekamies.